Pucēja balvu iegūt, tad jau arī redzēsim. Redzams, Uģis Magons, Latvijas dzelzceļa prezidents un Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājs Solvits Aboltiņš. Viņai arī vārds. Предназначается председателю Сейма Латвийской Республики госпоже Солвити Aboltiņu. Cienījamie līdzjutēji, lūdzu, paklausīsimies svinīgo uzrunu. Paldies! Cienījamie līdzjutēji, tā mēs netiksim līdz kausa pasniegšanai. Būsim pieklājīgi un noklausīsimies svinīgo apsveikuma runu. Liels lūgums jums no mums. Paldies! Jā, te tāds neliels tehnisks misēklis arī runai. Līnija tiesnes sagādā citu mikrofonu, jā. Dinamo, Dinamo, Dinamo! Cienījamie līdzjutēji, mēs zinām, ka jūs esat vislabākie, tāpēc palūkšu jūs vēlreiz šoreiz klusumu. Paldies! Labvakar, Arēnā Rīga! Jūs esat vislabākie pasaulē! Mums ir vislabākā komanda, kurā ir gan jauni spēlētāji, gan pieredzējuši spēlētāji. Un šovakar tie bija hokeja svētki ikvienam no mums. Jo, lai arī cik mēs esam dažādi, lai kā jūs nemīlētu politiķus, hokeju mēs mīlam visi. Un es šeit esmu kā absolūta hokeja līdzjutēja. Hei, hei, hei! Tā bija lieliska ieskaņa, un es ceru, ka šādi jauki brīži mums būs šajā 5. mūsu komandas sezonā neviens vien. Un tāda var būt tikai tad, ja ir uzticami sponsori, kā Latvijas dzelzceļš, ja ir lieliska komanda, lieliski treneri, lieliska komandas vadība un pasaulē labākie un skaļākie līdzjutēji. Dinamo!